visiem! Vai mani gaidījāt? Jā! Bet vai visi ir šogad labi uzvedušies? Jā! Eglīte gan jums tumša. Vēl ir tumta. Vēl ir tumša, bet ziniet ko? Esmu paņēmis līdzi savu draugu, Rēzeknes domas priekšsādātāju Aleksandru Bartaševicu, lai viņš varētu mums palīdzēt. Bet pirms mēs varētu uztaisīt šo mirkli maģisko, Aleksandram vēl ir pāris vārdi, vai ne? Labvakar, mazie rezeknieši! Labvakar, vecāki! Labvakar, nukīši! Labvakar, sniegbaltīti un salavēcis! Prieks jūs redzēt tik liela skaitā, jo mums gaida ļoti nopietns uzdevums – egles iedegšana. Bez jums noteikti tas nenotiks. Un es jums gribu, pirms mēs iedegsim eglīti, novēlēt, lai jūs satiktu Ziemassvētkus jūsu ģimenes lokā visi kopā. Tad tie būs silti un gaiši. Bet tagad es nododu mikrofonu Sala vecim, un viņš mums kaut ko vēl izstāstīs. Jūs ziniet, kā Ziemassvētku eglīte jums ir liela un varena. Ziniet, kas ir jādara? Sākumā, lai eglīte mums iemirdzētos, ir jādomā ļoti labas, gaišas domas. Iedomājamies katrs vienu gaišu, skaistu domu. 3, 4, eglīt, eglīt, iemirdzies. Ļoti labi, malači, jo eglīte neaizbēga prom. Nu jau viņi ir ar mums saradusi kopā, bet tagad vajadzētu nu jau tā drosmīgāk un nedaudz skaļāk. Mēģinām 3, 4. Eglīt, eglīt, iemirdzies! Nu vēl nesanāca. Un ziniet kā, tagad ir visas tās labās, skaistās domas ir jāvirza uz eglītes pusi un jāsauc, cik nu skaļi mēs varam. Esam gatavi? Ievelkam elpu. 3, 4. Eglīt, eglīt, iemirdzies! Eglīt, eglīt, iemirdzies! Ziniet, kas vēl pietrūka? Ar kājām mēs dipinājām, ar saucām, bet mēs tās labās domas aizmirsām virzīt. Vai ne? Kāda ir jūsu tā labā doma, lai eglīte sadzird? Tā gaišā. Nu, bez egles nebūs jauna gada un nebūs Ziemassvētku. Un tā ir tā gaišā doma, ka viņa iedegsies. Obligāti. Un ziniet, ko pirms mēs pēdējo reizi mēģinām? Pamēģināsim visi kopā nosaukt to savu gaišo domu. Varēsim visi vienlaicīgi skaļi nosaucam uz 3, 4 savu domu. 3, 4! Sēdētums! Cik daudz gaišu domu es sadzirdēju, un tagad pilnīgi mākonis. Un tagad mēs domāsim, visas šīs domas raidīsim uz turieni. Tas ir viens. Otrs, lai radītu šo te elektrisko vibrāciju, kājas un rokas, lai ir gatavas. Un, nu, sauksim tik skaļi, cik vien ir, mums ir iespējams. Esam gatavi? Domājam domas, sākam rībināt kājas, plaukšķināt plaukstas, un kopā sakam, eglīt, eglīt, iemirdzies!